Kurš ir labāks? Multivans, Viano vai Renault Trafiks? To, ka viņš ir visnoturīgākais pret rūsu starp visiem konkurentiem, to es domāju, ka daudz jau paši ir ļoti labi sapratuši. Tāds vienīgās vājās vietas, man liekas, kas viņam Latvijā lien parasti ārē šitā te. Multivan, protams, atrast ar šitādu virsbūvi būtu milzīgs izaicinājums. Nevar to Multivan atrast nesarūsējuši. Tur jau ir kaut kādi gadījumi, ka mēs jau esam skatījušies viņus pa kaut kādiem jau tuvu 20, tur nav tā, ka tur dramatiski viss tāpat ir labāk. Tikai Multivanam tur vēl problēma ar tiem motoriem. Nav tik viegli dabūt uz 103 kW. Meklējām mēs viņu diezgan ilgi, bet uz kopējā fona. Tāds salīdzinoši ļoti labi saglabājies. Protams, cerēt, ka 12. gads būs kā jauna mašīna arī Vācijā droši vien, ka nevajadzētu, bet pēc visu tā, ko mēs esam redzējuši, izskatās ļoti labi. Pie kam vasarā meklēt šādu tipu busus Vācijā, arī nav nekāds baigi vieglais un izdevīgais variants. Tie, kas kādreiz skatās šādu modeļu virzienā, uz silti rekomendēju tos ratus, kas saka taisīt ziemā, nevis vasarā. Savādāk tūlītās visiem vāciešiem atvaļinājumi sākās. Cenas viņiem iet uz augšu, pat es gribētu teikt. Īpaši tādiem salīdzinoši vēl dzīviem eksemplāriem. Pie kam šis klients būs izvilcis laimīgo lozi uz kvēpu filtru. 12. gads. Banketa baigo var ierīkot. Aizmugurē krēsls transformējās pa gultu. Abi viennieki sēdekļi, starp citu diezgan reti. Parasti viens kaut kur ir pazudis vai izņemts ārā. Galdiņš jau iebūvētais. Komplektācija arī diezgan laba. Apsildāmie krēsli, kruīzs, pat navigācija kaut kāda ir arhaiska aizvēsturiski. Tā kā izskatās, ka vedīsim mājās. Dzintara zem auto. .lv